Sāksim ar lielo bildi, un to mums palīdzēs ieraudzīt šajā rītā Aizsardzības ministrijas Nacionālā kiberdrošības centra ģenerāla direktors Rolands Heniņš. Sagaidām ar aplausiem! Lūdzu, Roland, darba rīki un turpmākās 20 minūtes jūsu rīcībā. Lūdzu. Brīnišķīgi. Prieks jūs visus redzēt, prieks būt šeit. Paldies Lata organizatoriem, paldies bibliotēkai par šo aktuālo tēmu. Mēs arī no savas puses, no centra puses esam ļoti interesēti iesaistīties dialogā ar valsts pārvaldes iestādēm, protams, citām, ar pašvaldībām, ar uzņēmējiem, ar iedzīvotājiem. Jo sen jau, man liekas, mēs visi saprotam, ka kiberdrošība nav tāda šaura nozares profesionāla joma. Tā ir joma, kas skar aizvien vairāk katru no mums. Katru iedzīvotāju arī personīgā līmenī, cīnoties pret dažādiem krāpniekiem un citiem ļaundariem. Tā kā šī ir augoša nozare, augoša joma, un mēs visi kopā augam tai līdzi. Un arī pats fakts, ka mums eksistē šāds te centrs jau 7 mēnešus, arī pierāda to, ka mēs augam līdzi izaicinājumiem, augam līdzi prasībām, un līdz ar šo te augošo apdraudējumu, augošām vajadzībām, aug arī, teiksim, tie instrumenti, ar kuriem mēs tad mēģinām šo visu plūsmu menedžēt. Nu jā, un mēs jau 7 mēnešus kā dzīvojam ar jaunu likumu, kas ievieš NIS2 direktīvu Latvijā, un arī šis centrs, ko es vadu, eksistē jau šos 7 mēnešus. Centrs, kā jau nozarei piedien, ir virtuāls, darbojas ministrijas paspārnē, kur Aizsardzības ministrija nodrošina šo te politikas sadaļu, savukārt CERT-LV nodrošina tehnisko ekspertīzi un rēģēšanas spēju. Un tā ir, teiksim, man ir arī vēl cita cepura. Pārējā laikā es esmu virtuāla cepura, es esmu arī valsts sekretāra vietnieks, politikas direktors. Tā kā šis nav vienīgais pienākums. Nu jā, bet kas tad mums ir aktuāls? Mēģināšu tad arī ieskicēt tās pāris lietas, kas no centra viedokļa ir aktuāli. Nu, pirmais, protams, ir šī te normatīvā visa bāze, juridiskie dokumenti. Un ar likuma apstiprināšanu Saeimā jau nekas nebeidzās, process turpinās. Likums mums ir uzdevis ieviest jau konkrētāk daudz dažādas atsevišķas lietas, kas izpaužās kā ministru kabineta noteikumi lielākoties. Un man gribētos teikt, ka mēs esam tādā finiša taisnē ar visiem šiem te noteikumiem. Protams, kā jau arī tika pieminēts, process ir bijis garš un smagnējs, bet es domāju, tas arī ir pozitīvi, jo mēs šajā procesā esam dzirdējuši, uzklausījuši, iesaistījuši ļoti daudzus arī no jums un visus citus svarīgos spēlētājus kiberdrošības jomā Latvijā. Un esam daudz, protams, diskutējuši, strīdējušies par šiem, bet gribētos teikt, jā, ka esam noslēguma fāzē ar visiem šiem dokumentiem, un tie, kas vēl ir saskaņošanā, mēs gaidām, kad nākošais nedēļa, tuvāko nedēļu laikā šie dokumenti arī tiks apstiprināti. Protams, interesantākais dokuments tādā ziņā ir šie 4.2 noteikumi par minimālajām kiberdrošības prasībām. Tie ir noteikumi, kas tad nosaka gan minimālās prasības, gan kārtību, kādā mēs gan uzraugam, gan kontrolējam un arī nodrošinam šo te pāraudzību valstī visiem subjektiem, uz kuriem tas attiecās. Un tur, ja mēs skatāmies tādā darbības kalendārā, tad atbilstoši jau likumam, 1. aprīlis bija tas datums, kad vajadzēja lielākajai daļai subjektu, un šeit mēs runājam par informāciju, komunikāciju, tehnoloģiju, kritisko infrastruktūru, par būtisko pakalpojumu sniedzējiem, par svarīgo pakalpojumu sniedzējiem. Uz 1. aprīli bija termiņš reģistrācijai, ka viņi paši identificējas. Šobrīd mums ir vairāk kā 500 šo te subjektu jau identificēti, paši identificējušies. Tas arī būs tas saraksts, ko mēs nosūtīsim Eiropas komisijai. Noziņosim par to, kāda ir situācija Latvijā.
Pēc mūsu aprēķiniem, protams, šo subjektu ir vairāk. Tā kā šis process identificēšanas turpināsies, mēs arī aicinām, iedrošinām izmantot šo vienkāršo platformu pašidentifikācijas, kur var aizklikšķināties līdz cerams apmierinošai atbildēji par to, vai uzņēmums vai iestāde ir subjekts vai nav. Nu, ja tas nepalīdz, tad droši rakstiet, zvaniet arī mums uz centru. Regulāri saņemam vēstules, kur uzņēmums skaidro savas sarežģītās juridiskās pakļautības un īpašnieku schēmas un jautā, mēs esam vai neesam. Tad mēs arī mēģinām saprast, vai viņi ir vai nav subjekts. Tā kā tas viss turpināsies. Nākošais svarīgais datums ir 1. oktobris. 1. oktobrī divām svarīgām lietām ir jābūt atbilstoši likumam, ir jābūt nozīmētam kiberdrošības pārvaldniekam šajās IKT kritiskās infrastruktūras, būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzēju organizācijās, jeb subjektos. Un noteikumos ir konkrētas prasības, kam jāatbilst šiem pārvaldniekiem. Un līdz 1. oktobrim jāiesniedz arī pašnovērtējuma anketa, kurā ir 4 svarīgas sadaļas būtībā, kur tad iesniedzot ir jāapliecina, ka šīs sadaļas ir izstrādātas, ieviestas vai ir subjektā. Jābūt kiberdrošības politikai, ir jābūt aktuālam programmatūras, aparatūras un informācijas sistēmas sarakstam, ir jābūt kiberincidentu žurnālam un jābūt risku analīzei un darbības nepārtrauktības plānam. Nu, to tad šajā anketā apliecina, un tas ir tāds arī pirmais solis šīs, teiksim, to prasību izpildē. Jā, tad pārējot pie tādas plašākas starptautiskas sadarbības, arī domājot par šo te politisko pusi un starptautisko pusi kiberdrošībā, centrs ļoti aktīvi iesaistās daudz un dažādās aktivitātēs, kuras ir vērstas gan uz praktisku sadarbības stiprināšanu starp valstīm, gan uz dažādu mehānismu koordinēšanu, gan arī uz politikas dokumentu, teiksim, un iniciatīvu koordinēšanu. Nu, dažus pieminēšu no šiem, neatšifrēšu visus šos te akronīmus. Ja nezināt, varat minēt dažus, bet viens no tādiem svarīgiem dokumentiem, kur mēs esam procesiem iesaistījušies, ir pretizspiedēju vīrusu iniciatīva, kas ir ASV valdības vadīta iniciatīva. Decembrī pagājušajā gadā valdība lēma pievienoties. Nesen arī esam to izdarījuši praktiski. Aizsardzības ministri ir tā, kas koordinē šo te politisko pusi šai iniciatīvai, savukārt valsts policija tad praktiski nodrošina dalību un sadarbojas šīs iniciatīvas ietvaros. Vienlaikus arī cenšamies būt aktīvi ANO dažādās izpausmēs un formātos, specializējoties uz kiberdrošību. Lielākoties braucam, stāstam dažādu valstu pārstāvjiem savu pieredzi, savu modeli, kā mēs nodrošinām kiberdrošību. Nu, tas ir tāds veids, kā parādīt, ka ne tikai Igaunija ir kiberlielvalsts, bet ir arī citi, kuriem diezgan labi daudz kas sanāk. Tad mums arī darbojas tāda institūcija kā Nacionālais kiberdrošības kompetenču centrs, kas darbojas šī ECCC, jeb Eiropas kiberdrošības kompetenču centra paspārnē. Tas ir tāds arī neliels, bet labs instruments Eiropas Savienības, kas ir domāts inovāciju pētniecības attīstībai un kur mums ir iespēja atbalstīt dažādas, gan uzturēt šo te kiberdrošības kopienu Latvijā, gan informēt par dažādām aktivitātēm, mēģināt piesaistīt arī, zinām, finansējumu pētniecībai, inovācijām un mazo vidējo uzņēmumu kiberpratības attīstībai. Vēl no šīs saraksta var pieminēt labo sadarbību ar Kanādu, kas arī man prieks par to, ka šī sadarbība ar Kanādas bruņotajiem spēkiem neaprobežojas tikai ar sadarbību tādā militārā sauszemes spēku sadarbībā, kur mums ir liels kanādiešu kontingents, protams, ādažos, bet arī kiberjomā. Un šeit mēs esam tādā
ciešā sadarbībā, strādājot pie draudu medību dažādiem darbiem, esam spējīgi ne tikai darīt kaut kādas uzlaboto drošības vidi Latvijā, bet esam spējīgi arī jau sniegt zināšanas citām valstīm. Mēs jau kopā ar Kanādu organizējam seminārus, kurā stāstam, kā šī draudu medību tāda sadarbība palīdz kiberdrošībai. Tā kā nesam jau tās zināšanas tālāk. Un, jā, arī tas ir tāds vairāk varbūt NATO pat ietvars, bet Eiropas Savienībā vēl ir tā saucamais institīva PESCO, kur arī mēs esam iesaistījušies, kas ir domāta tādā sadarbībā atbalsta sniegšanā citām valstīm, kuras saskars ar dažādiem kiberizaicinājumiem. Esam jau tur arī veiksmīgi piedalījušies, palīdzot valstīm ārpus Eiropas Savienības, tā kā iesaistamies tur ar tehnisko, praktisko palīdzību. Nu jā, un visbeidzot, arī varbūt nav šeit īstu slaida, bet, protams, kā jau visi sadarbojamies arī ar Ukrainu, mums ir noslēgts sadarbības līgums pagājušajā gadā ar Ukrainas aizsardzības ministriju un viņu certu, tā kā notiek sadarbība arī šajā jomā. Un jau pieminētā Nacionālā kiberdrošības kompetences centra ietvaros ir tāda ļoti jauka, laba iniciatīva, kā Nacionālais kiberdrošības izaicinājums, kas būtībā ir sacensības jauniešiem. Un, salīdzinoši nesen šī ir jauna salīdzinoša iniciatīva, bet mūsu jaunieši jau ir piedalījušies arī kopējās Eiropas līmeņa sacensībās, un tas ir tas, ko mēs turpinam arī šogad. Jūs redzat, diezgan daudz dalībnieku ir piedalījušies, pieteikušies. Arī, jā, kas tas nāk nākošais nedēļa, apbalvosim labākos, un tad no tiem labākajiem arī būs iespēja piedalīties šī Eiropas līmeņa kiberizaicinājumā, ko tad mēs kā centrs un ar šī kompetenci centra atbalstu arī nodrošināsim. Tad vēl viena tāda jauna nosacīta iniciatīva, kas var palīdzēt arī šo jauno noteikumu, jaunā regulējuma ieviešanā, bet kas, protams, neaizstāja pamata apmācību vai speciālu sagatavošanu, bet mēs sadarbojoties ar valsts administrācijas skolu strādājam pie apmācību moduļa kiberdrošības pārvaldniekiem. Mēs esam tagad tādā procesa sākumā. Bet mērķis būtu tieši palīdzēt, uzturēt, atjaunot, aktualizēt prasmes šiem gan esošajiem, gan potenciāli topošajiem kiberdrošības pārvaldniekiem. Tā nav, protams, vienīgā tāda iniciatīva, bet tas ir tas, ko mēs no savas puses esam šobrīd iesākuši un vēlamies darīt. Tad vēl viena, divas lietas, ko gribēju pieminēt. Par centralizētu aizsardzību pret pakalpojumu atteicis kiberuzbrukumiem. Tad šis arī ir mehānisms, ko mēs aicinām izmantot. Šajā gadījumā tas vairāk attiecās uz valsts tiešās pārvaldes iestādēm, uz atkal informāciju komunikāciju tehnoloģiju, kritisko infrastruktūru un uz būtisko svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, kur ir kapitāla sabiedrības, bet ir iespēja pieteikties aizsardzībai pret šiem DDoS pakalpojumiem. Mums ir arī apstiprināti, no tā mana saraksta, ko es rādīju sākumā, ir apstiprināti MK noteikumi, kas regulē, kā šī pieteikšanās notiek un kā valsts to nodrošina. Tas process ir salīdzinoši vienkārši, arī jāiesniedz ir, ja konkrētais subjekts uz viņu šis attiecās, viņš iesniedz veidlapu, mums ir komisija, kas to izvērtē kopā arī valsts drošības iestādēm, un tad mēs informējam par pieņemto lēmumu, un attiecīgi tad arī informējam par lēmumu, un tas tiek slēgts līgums negluži ar mums, bet ar LVRTC par šī pakalpojuma pieslēgšanu. Un man šķiet, mans pēdējais īstenībā tāds aktualitāšu slaids arī par vēl vienu instrumentu, vēl vienu projektu, pie kā mēs strādājam, tas saucamais GLVX, jeb tāds vienotā valsts interneta plūsma, ja vēl vienkāršāk slēgtais internets Latvijā.
Arī šeit, kā jau valsts pārvaldē, viss ir regulēts, arī mums ir apstiprināti ministra kabineta noteikumi par šo te sistēmu. Šīs sistēmas mērķis ir nodrošināt primāri arī šīs iepriekš minētās valsts tiešās pārvaldes iestādes, kritisko infrastruktūru, informāciju, komunikāciju tehnoloģiju un citus būtiskos pakalpojumu sniedzējus ar iespēju pieslēgties šim te Latvijas lokālajam internetam, ja gadījumā kādā krīzes situācijā mums zūd saikne ar ārpasauli, tad mums ir iespēja joprojām turpināt darbu uz savu lokālā interneta pamata. Un šī te prasība pieslēgties ir obligāta šīm te iepriekš manis minētajām iestādēm, bet vienlaikus pakalpojumam brīvprātīgi var pieteikties arī citas juridiskās personas, kurām nav obligāts šis te pakalpojums. Bet, protams, atkal mums ir mehānisms, kā mēs konkrēti izvērtējam, vai teiksim, šī juridiskā persona atbilst vai neatbilst vajadzībai tik pieslēgtam pie šī te risinājuma. Starpinstitūciju mehānismus tas darbojās. Lūk, tas arī patiesībā no tādām aktualitātēm ātri skrienot visam pāri ir arī viss. Paldies! Paldies, Roland. Tiešām izskatās plaši, un mēs varam lepoties arī ar spēcīgu komandu, kur ir uzvarējis arī kiberdrošības sacensībās. Redzam, ka tas spektrs ir diezgan plašs, bet kā varbūt kopumā jūs vērtētu to kiberdrošības kopienu, ko jūs arī pieminējāt, kuras šobrīd ir tās mūsu spēcīgās puses, un kur varbūt tāds atklātais uzsauciens visiem interesantiem, kur varbūt ir vajadzīgas vēl kādas spēcīgas rokas? Kur mēs esam spēcīgi, kur mums ir kopiena, man liekas, tā mūsu kopiena aug un attīstās. Mēs arī aicinām noteikti visus interesantus pievienoties šai te kiberkopienai. Tas ir tāds fórums, viens no daudziem mehānismiem, kur mēs arī informējam par līdzīgā veidā par aktivitātēm, kas ir aktuālas valstī, un arī uzklausām, teiksim, nozares profesionāļu viedokli par to, kas varbūt mums ir, kur jāinvestējas vairāk un jādara. Man liekas, tā mūsu stiprā puse ir tāda, ka mēs esam noscīti neliela valsts un diezgan tuvu viens otram, un mēs, man liekas, tāds kaut kāds atsevišķs process vai lietas spējam izdarīt daudz ātrāk. Mums ir gudri cilvēki, mums ir gudri risinājumi. Man liekas, tas iztrūkums, kas mums ir, mēs nepietiekami daudz stāstam un lepojamies par to, ko mēs darām. Tāpēc publiski varbūt Igauniem ir tāds tēls, ka viņi ir visai pasaulē priekšā. Bet, ja mēs tā praktiski latviskā garā salīdzinām, nekur jau viņi nav mums priekšā, bet viņi vienkārši par to vairāk runā. Tad varbūt mums vairāk ir par to jārunā. To mēs arī šodien darīsim. Jā, arī konferences ietvaros. To mēs darīsim. Skatos šobrīd Slido platformā par tiem subjektiem. Vairāk jautājumi ir iebiruši. Viens jautājums ir par to, cik šobrīd uz 1. aprīlī jau sevi ir identificējuši subjekti. Ir kāds aplēses? Es minēju, ka ir virs 500, bet mūsu tas pieņēmums svārstās kaut kur ap 1000, virs 1000 vajadzētu būt. Kur tie pārējie baidās? Nezinu, ka viņi ir subjekti? Vai baidās, vai jautā vēl, arī interesējas pie mums daudzi. Mēs arī atgādinam, informējam, mēs rīkojam informatīvus seminārus, mēs braucam pa reģioniem, stāstam, kas ir tie subjekti. Es domāju, ka mēs ar laiku tur nonāksim, un šajā te likums jau man paredz ne tikai burkānu, bet arī pātagu. Ja kāds nepilda prasības, ir arī mehānismi, kā sodīt. Bet kas tad notiek? Tad soda. Piešķir naudas sodu lielu. Vēl viens no jautājumiem, kas bija ienācis. Tā kā tas viss ir arī likumā jau pat minēts, bet tas nav noteikti tas, ko mēs teiksimies darīt. Tā kā, es domāju, nav jābaidās, vismaz pagaidām. Nav jābaidās, ka kaut ko tādu mēs darīsim. Mēs noteikti palīdzēsim arī šiem subjektiem, kas vismaz mums pēc mūsu atlases datiem, kuri mums šķiet, ka viņiem vajadzētu būt subjektiem, mēs noteikti tad vēlāk arī vērsīsimies pie viņiem un aicināsim viņus. Viens no jautājumiem, kas ienāca, ir tie strīdīgi gadījumi. Kurš tad beigās izlemj, ir vai nav subjekts, kuram tas gala vārds pieder? Man liekas, mums vispirms ir jāapstiprina šie ministra kabineta noteikumi, lai mums ir pienaglotas visas tās smalkās nianses, par kurām mēs joprojām vēl diskutējam. Kad tas būs
pienaglots, teiksim tā, tad es domāju, arī mums būs autoritīvāka loma jau nodefinēt, ir vai nav. Un šobrīd mēs tādā rekomendāciju veidā atbildam, ka pirmšķietam izskatās, ka jūs esat vai ka jūs neesat. Bet tas būs centra lēmums, kur mēs izlemsim attiecās vai nē. Un kur mums arī, protams, būs sava kapacitāte jāuztrenē, jo tās visas juridiskās schēmas, kā uzņēmumi ir reģistrēti, kādi viņiem ir pakalpojumi vai deleģējumi, ir diezgan sarežģīti. Tā kā tas kaut kā labāk sākt laicīgāk un saprast visas cienas. Dāmas un kungi, ar aplausiem. Paldies, Rolands Heniņš. Paldies, Roland.